Šodien tā tēma ir, es laikam sēdēšu, mēs esam tad pietiekoši maz autori, un varbūt šodien nav tik daudz cilvēku, tāpēc, ka mēs dabājām mainīt laiku, lai cienītās dāmas varētu visas saskaņot atnākt, bet tēma ir faktiski interesanta un īstenībā aizmirstais stāsts par Latvijas sieviešu līgu. Es mēģināju arī parakties pa periodiku LV, un pat viņām es neko īstenībā neatrodu. Ir pa maziem rakstiņiem Rīgas balsī, kā PSRS armijas ģenerāļi plātās, kā viņi ir cīnījušies pret sieviešu līgu, kuras jauc iesaukumu padomju armijā. Bet faktiski jautājumi, ko es uzdošu, ir man nezināma atšķirība no pārējām reizēm, jo par daudz ko es zinu, bet par šo es atceros, ka bija sieviešu līga, ka darīja, viņa bija jūtama, bet nav ne akadēmisko pētījumu, nav arī publikācija par sieviešu līgu, un šis varbūt ir tas retais brīdis, ka mēs mēģinām vēl paķert tās atmiņas, lai viņas tomēr paliek. Cik es saprotu, Anita, tad sieviešu līga radās pamatā kā zināms protests latviešu jauniešu iesaukšanai armijā, sevišķi Afganistānā. Tad 3000. Nē. Tad lūdzu precizēt uzreiz. Ar Afganistānu. Lūdzu. Jā, jo es atceros tās manifestācijas, bet sieviešu līga laikam vēl nebija. Ar karā padomju armijā nogalinātajiem puišiem, tie piketi, kas stāvēja. Viss bija ļoti vienkārši. Lūdzu, jā. Ļoti vienkārši. Es noskatījos lietuviešu filmu, piedod man ar atmiņu vairs nav, jā? Jā, mums visiem tā. Gadi. Noskatījos lietuviešu filmu, kur filmas beigās bija vārdos un nosaukti visi, kas ir krituši. Nu, es nezinu, pat cik gadiem tur bija. Un... Pār par 60, jā? Kā? Afganistānā vismaz. Nē, Afganistāna tur nav. Pilnīgi vienkārši. Tas bija Krievarmija. Un par cik man tomēr dēls nots un maz dēls. Nē, no sākuma es sapratu, tas man neattiecas. Bet es saku, man laikam tā kā attiecas gan. Nu, paskatīsimies, kas mums, kā mums tā lieta rādās. Un caur fronts, struktūrām palaida informāciju, ja kādam ir kaut kas sakājums, lai dod man ziņu. Nu, sākajām tik bailīgi jau viss bija, kā par to runās. Un pamazām, kā pamazām, ko to viss darīs, pieraksti, tālāko. Un tad vienāds prātā, ka tā lieta jādara drusku nopietnāk. Kaut ko ar to visu ir jādara. Es vairs vienu pat galā netiek, es vienkārši esmu frontē, mājas dežurām, jā. Un tagad es domāju, jāiet ir, smieklīgi, jāiet ir pie Kuzmiņa. Tas ir Baltijas karaprotokols. Karaprotokols. Jā. Tad vēl precizējoši, tad tas faktiski bija pret šīm ārpus reglamenta attiecībām par to, kas notiek. Tāda nopīda bija jau savā. Jā. Iesim pie Kuzmiņa. Kuzmiņš, kas tad? Es atnāju, ko es viena iešu, es sarunāju Helmdānsbergu, viņš smuki izskatās, jā. Un tā drota mierēja. Viņa bija kinostudija administratora, es trakorot, jā. Tagad, sarunājumus māmuļā tur tagad gaida, un mēs tagad otrā pusē stāvam. Pie vērmiešu skatāmies, tur tādi, staigā tādi draši zēni, tur tādi. Bet, Helga ir, rutas nav. Ejam iekšā, tagad ofiņš paņem katru zem rokas, uzved augšā tagad. Sēž Uzmins, sēž Dūda. Tas ir kara komisariāts, komisārs. Gadi 20 braši vīri pie galda. Kur runāt ne viņi zina, es zinu riktīgi. Tagad, es saku tā un mēs tas sievietes esam atnākuši jums dod ziņu, kā viņi paši nezināt. Dod, paziņot, kā jums tur armijā notiek, skan baigās brīkšķis. Ieradusies rota. Tā kā aizķērusies. Es nezinu, kā viņa aizķērusies, tagad tajā svinīgajā telpā iekšā. Viņš saka, ka man tik kaut kāds
kāds opīšu pirūks ķērās. Nu, jau atmosfēra jau tāda jaukā paliek. Nu, es viņam stāstu visu to. Dūdus man tādām ārprātīgām acīm skatās, uzmīts ir, tad ir pāriem vienalga. Viņi sasaukt, nekas tās pa veciniem izzina vispār. Bet tas bija vēl privāta saruna. Jā. Līga vēl nebija dibināta. Līga 89. Līga pēc tam. Jūs privāti ejat, Jā. Nu, šo tēmu sāktu. Nu, jā. Helga pa kaut ko pa mentalitātēm, tur taisās svarīgot, tad ir viņa pelnas, ka viņam uz sēgal, tur es drīkstēju tīpēt to. Nu, vienmēr sakot, bla, un viņi saprata, ka mums par lielu laimi. Viņi saprata, ka no te tantu, ka ir atnākuši tā, parunāties līdz nav ko ņemt galvā. Jo viņi saprata, ka mēs tik un tā nezinām, kas tur viņiem ir. Un tas mums patiesībā arī atsēja rokas. Jo nāca klātienē, sanāca, bet... Es nācu klāt tad, kad atdalījās no Nacionālās sieviešu līgas. Es biju tamī konferencē, kur bija Nacionālās sieviešu līga. Tad kurā brīdī to Nacionālās sieviešu līgu dibināja? Vispirms, Jo Nacionālās sieviešu līga tā ir starpkārt Latvijā eksistēja. Jā, tā bija jau gatava. Tad jūs pagāja 89. gada 29. septembrī, un pēc tam ļoti interesanti, ka dibināja Latvijas sieviešu līga, ja skatās dokumentu projektus, kas ir publicēti pagalmu jaunatnē, ir Latvijas sieviešu līga, no kuras jūs aizgājat vairāk cilvēku projām. Jā, es biju pirmoreiz tur, atdalījies, un es piekļāvos nevis tai, kur vadīja to konferenci, un visu to arī bija tur augšā. Bet man tava koncepcija patika daudz labāk, jo viņas vairāk runāja par radījumiem un sedziņām, par visādām tādām lietiņām. Man ar 3 dēli, man vairāk interesēja šī tematika. Un tad es pievienojos. Pamēģinām dāmas noskaidrot, un Arti arī. Tātad ir bijis mēģinājums, es arī nezināju, atjaunot Latvijas Nacionālās sieviešu līgu, kas eksistēja starpkara Latvijas laikā, kas dibināta Pirmā pasaules karā. Ja? Šai līgai bija tie uzdevumi tādi gan ar sieviešu adījumiem, gan rokdarbiem, gan viss kaut kas tam līdzīgs. Inese izskatījās savā. Tā. Es pastāstīšu, kā tas izskatījās. Tad sākas tas posms, ka jūs sākat domāt, ka ir kaut kāds nopietnāks lietas, ka jūsu bērni, mazbērni, jau izskanējušas. Pēkšņi kas man laikam Vēbels zvanīja toreiz. Es teicu, klausies, dibinās Latvijas sieviešu līga. Es teicu, kur dibinās? Mēs jau uz turien aizgāju. Aiztiesāmies. Kur tas bija? Es pat neatceros, kur tajā. Tā vietas zāle man ir acu priekšā, kāda viņa bija un kā tu tur runāji un kā tur zālē tas bija. Uz skatos sēžu koklētā, Kino namā Svoravielā. Varētu būt, jā. Kino namā pie tas sanāk pie Matīs ielas. Es pat neatceros, Varētu būt tev, kurā vietā. Tas ir glāzma. Vēl sēdēja līdzi, kas Jā, glāzma, kino kaut kādā, jā. Nu, var sakot, ieejam Kad tu zālē. saki, tad tā ir. Koklētajā ansamblis spēlē, pirmajās rindās sēž tautmeitas. Mēs jau bijām jaunas toreiz. Nu, apmēram mūsu gados tagad. Tagad sēž. Es tagad izskrien priekšā, gribu dabūt mikrofonu, tī tev mikrofonu nedodu. Tagad es to mikrofonu beidzot biju tā, ja? Atkārot to mikrofonu man izslēdz. Tikko es mēģināju runāt, tautmeitas saprot pēc gājas. Es nemeloju, es biju zālē. Es biju zālē. Es atnācu iestāt. Tās vispār nesaprot, kas notiek. Nesaprati toreiz? Bet par ko jūs runājāt? Tur jūs teicāt, ka vajag... Es vienkārši gribēju saprast, kas šeit notiek, jo Latvijas sieviešu līga sēž daudz pruns mājā, kur uzrādās Tītavu, kur uzrādās Ziemeli. Nu, vienmēr sakot, visu situāciju izglāba Ēbele. Ēbele, tā tagad bišķi gudrāk laikam pa mums, tā tagad dazīja tribīnē un viņi tur cīnījās kā velnca puķi. Un panāca to, ka, lai viņas dibina, bet lai pieliek priekšā to nacionālu. Jā, viņam bija nacionāla. Un ar to tā puķa arī sākās. Ja jau Latvijā neviens nevarēja saprast, kas ir sieviešu līga, kas ir nacionālā sieviešu līga, tad ārpus robežām jau netika. Nu, vārdu sakot, kamēr mēs strādājām, šī
braukāja šis ārzemēs. kuģis brauc savā gaitā, ja? Un pagāja kaut kāds laiks, nu tā jau mēs bijām nodibinājuši, nu jau visiem papīriem un statūtiem. Un tad jau sāka nākt arī, nu, brīvprātīgi, nu, ko mēs varam padarīt. Atnāca Guna, atnāca tu, atnāca Betija, Maiga, Māra, tur, nu, Vai daudz bija, tur nevar. tur veseli jau komanda. Bet kāds bija jūsu darbs tātad faktus par to, kas notiek armijā? Mēģināt kontaktēties ar militāristiem, kas tomēr bija bīstami padomu Mēs laikā? nekontaktējamies, jo Mēs mēs abi tik braucām uz sapratām, tantītēm nav lūbēties. Tantītes pa to laiku jau bija jau diezgan liels materiāls sakrājies. Līdzīgi mēs aizsūtījām te Paulu uz Bonnu, Amnesty International uztaisījām, materiālu aizsūtījām. Tad, nu, ko mēs darām, ne mūsu juristi nekas. Mums praktiski bija baigā kompānija. Mums bija advokāta kolēģija ar Viju Jākapsoni. Mums bija Vaznis, kurš mums bija absolūtais konsultants un viss ķeršanas un pataisno pie Važņa. Un kas mums Krastīņš bija, šādā, nu, parētam Bišers mums palīdzēja, ļoti reti arī bojās, nu, kāp no augstumiem. Un mēs jau neko tur apakš, ar vienu plātīšanos un piketēšanu neviens neko nav panācis. Un tad, ko tad? Tad jau sākās tas laiks, kad fašisti, nu kā jau visi fašisti, un šausmīgi, ne tikai baltieši, bet ļoti smagi ciet arī Moldavi un arī Ukraiņi. Jo tur, kur, teiksim, 2 vai 3 Ukraiņiem Moldavi ir daļā, kur ir, nu, kā mēs izsaucam čurks, ja? Nu, diezgan bēdīgi puišiem klājās. Un jo vēršāks un inteliģentāks, jo viņām bija diezgan pavisam bēdīgi daudz. Un tā. Nē, es tad faktiski pieskāries tam jautājumam, ko es gribēju zināt. Jūs jau nebijāt viens toreiz Padomu Savienībā. Šādas sieviešu kustības sāka veidoties bija arī... karavīru Māšu komiteja Maskavā, jā. Nu, tā vēl tagad trakiet, nu jau 3 vai 4 paudzes. Nu, tagad jau sevišķi, ja tagad jau viņām... Mums bija ļoti labi kontakti ar viņām. Un viņas mums ieteica tādu labu domu, ka ir jāveido tīkls, jo nebija vecāki, ja tev būtu kā mums bija, Kabuletī, puika guļ hospitālē, kura mamma var aizbraukt uz Kabuletī. Tad mums iznāca tā, Ukrainā mums bija 2, nu, tādi kontakti savi, jā. 2 bija Ukrainā, 2 bija Gruzijā, Moldavijas pat aizbrauc uz Kišiņģevu, un nu, man sakot, un arī viņu puikas, ja bija šeit, tad, nu, mēs gādājām, un mamām zvanījām, ka puika tas un tas ir viņi ir, un, nu, tā. Es te haotiski runāju. Jā, nē, mēs tagad tā kā sākam saprast, ja, kas veidos. Arti, tu kādā veidā tu uzzināji vai iepazinies ar sieviešu līdzi, tad, kad tā šeit strādāja? Arti strādāja? Nē, šeit, no Anita jau ieminēja. Jo tu jau biji Anita sāka, kā viņa tad nonāca, viņa bija Tautas fronts koordinācijas centra dežurante. Ar to jau sākās. Tā dežurante bija daudz sevies, tur pirmā stāvā pa labi, ja? Tā grafiks nebija. Tā, nu, kā cilvēks strādā, tomēr, es saku, nu, krāsījos, tur te var atnākt, te pasēdēt, padežūrēt. Tīri laikam man teica toreiz, saku, nu, kāpēc tā man? Pasēdēt, un kā sāk tā aizgāja. Un vienā dienā, ko es izdarīju? Izmazgāju savas pindzelītes, aizslēdzu durvis, darbnīcē un cauri. Aizgājis fronti. Kas jūs bijāt tas kodols, kas izveidojas tām sievietēm? Kādas sievietes bija, nu, tās pirmās? Jūs abas bijāt vēl kas, nu, kuras... Es pat nevaru pateikt īsti. Nu, tu biji, bet... Nu, to, ka mēs te bijām un vispārībā, ka mēs Tautas frontē strādājām, mums darba grāmatiņā bija rakstīts Tautas frontes demilitarizācijas komiteja. Jā. Jā. Tautas frontes, un tur bija tu, es, Guna un Bete. 4
vairāk nebijām Guna oficiāli. uzvārdu mums. Jašina, jā, bet Man mēs jau neteicām, bet ļoti žēl, nezinām. man jums jāsaka, Pilnīgi diemžēl, Mums ir dzīves mēs aizdomas. esam palikušas ļoti maz. Jā. Mums ir aizdoms, ka Gunas arī nav, jo Gunas dēla nav, kontakts ne. pazuda un Guna Protams, pazuda un atrast. nezinām un nemākam atrast. Un tā ir kādēļ mēs arī toreiz nolēmām, ka tā sieva līga ir jādibina kā atsevišķa organizācija, jo mēs taisījām diezgan lielas ziepes, un es domāju, lai tas nav, neskar fronu, jo bābieši, viņi ir atļauties daudz ko tādu, ko. Nu, to vairāk par tādu Jā. politiku tagad par visu to. Teiksim, kad tās mātes nāca pie mums, ja? Kas nāca? Kur ir dezertieri? Kur ir atmukuši uz Latviju? Viņus meklē. Vajadzēja viņus paslēpt, lai viņus neatrod. Dezertierus, kurus ārpus Latvijas robežām tiesāja. Mēs braukājām uz tiesām, kā advokāti uzstājāmies. Mēģinājām dabūt Pirmais variants bija, tad, kā vispār nekā, tikai sākās. Mums atvērt no Ļeņingradas apgabala elitāras daļas 11 puikas. 11. Normāls arī. Jā, mājas viesnieks. Jā. Kur viņi ir darījuši? Protams, Inkens ar Rūbeni klāt, viss nopilnē, tagad sākam runāt. Izrādās, ka viņam nav nekāda pamata izbeigt. Ir nekāda elitāra daļa. Aviācijas kaut kāda tur. Bet viņi padzirdējuši, ka tik jālaižās. Ka Latvija būs brīva, es domāju, Jā. tas arī stimulē tos Viņi jaunieši, ka viņus saprasījuši. negribēja dienēt. Jā. Krievarmijā. Tagad tik tālu mēs esam tikuši, bet kur viņiem tāda Latvijā viņi ir. pamata bēgļi Viņus nav jau meklē. nekāda. Tad krustam šķērs ar visu tur izrunājam. Sazinos ar komisariātu, es saku, iznāca pārpratums. Tagad, viņiem nekas nebūs. Arī Inkens ar Rubenu klāt, tagad, ejam nodot viņus. Nodevām, aizved uz Ļeņingradu, bet notika tā. Viņus izplodmēja. Vienu uz tāliem austrumiem, vienu uz Urāliem, vienu izplodmēja. Bet vēl kaut kāds laiks paiet tagad. Man zvana no kara komisariāta tāds Azerbaidžāns Huseinos. Fiksēt šurpu. Kas tad? Te būs galu galā. Te komandēs man. Nāc šurpu, tev sākuni jo ātrāk, jo labāk, tad es tev neko nevaru pa telefonu stāstīt. Es saku, Tīna, man tā kā arī parādiesauc vai kur. Tīna, es saku, ja es tev zvanu, tad tu saproti, ka es esmu tur iestrēgos. Aizsaka tagad uz to kara komisariātu. Jā, Huseinos saslēdz savu kabinetu, nāc iekšā. Viņš nepīpēs, durīs pelna draugs, šķirotavas. Zini, tev būs tikšanās ar Vajenī Taznavāķiem. Tas ir kaut kāds viņš skaitās. Kas ir vienīgi? Kas tas ir? Vajenī Kāds izmeklētājs. Kāda izmeklētājs, jā. Viņš saka, viņš īpaši nav tāds, jā. Bet, 3 puikas ir nodot tribunālā, tie ir iniciatori. Viņi ir izsaukti, tev būs tikšanās atspratāts ar viņiem, tu sagatavojies, pasaukt sekretāru, paienas kafiju. Viņš saka, bet tu mani nepazīsti. Es saku, es tev nekad acīs nesardzējuši. Un aiziet pie duriem uz to, man vajadzēja tomēr braukt līdzi uz Turciju. Man ir Dembels, es saku, pa šo ceļu mēs neiesim, Huseinos aiziet. Jā, pēc brītiņa man sauc iekšā. Sēž, tad jau rakstē mašīna bija. Sēž tā čalis, kaut ko klapēt, es atceros tagad. Šis, sāk man tur tīns, nesakarīgi tie jautājumi. Tad atbēga, zina, aizgāja apakaļ, tad būs tribunāls. Viņš man tur moka. Tagad iesauc vienu puiku iekšā. Tas viņa kā pārbies, katrsīt sēž. Es šim saku, ziniet, man tomēr uz darbu jāpiesvar. Man tā izrāva laukā, bet es zvanu Tīnai.
Es saku, Tīna, tas uz tevi tagad neatiecās. Bet man tagad jāuzmanās, lai nepasaka kādu vārdu, nu, ko tas var saprast. Tas. Ne tas samaravnos, ne tas samacēt. Es saku, puika, tu tagad neuztraucies, tu zini, tu nevienais nogalinājis, un kas ar tevi arī nebūtu, mēs tev aizstāvību, es nevaru teikt advokātu līgas, aizstāvību nodrošināsim, un tu tikai neuztraucies, viss būs kārtībā, mēs darīsim visu, lai ar tevi viss būtu kārtībā. Mēs to puiku vēl tirpinu aiziet. Kaut ko tu. Es domāju, nu pagaidi, tu man esi sapnīts. Tur priekšā stāv, tās papīrīši, tie likpapīrīši. Jūs tikai neskatieties. Es domāju, nu pagaidi tu man. Es paņemu to papīri, uzzīmēju, cik tu skaisti mācēji. Bērnu. Tīkliņi zeķīti, vištrumbā, nu var sakot, nu ko un vai tur vajadzēja. Un tu tā mape stāv ģela numeri, nu tā, ja? Kamēr viņš tur klapēs, te iekšā tajā mapē. Pēc kādu brīdiņu, skatos, viņš jau vēl vajag aizņemt. Es saku, uzzīmēju tur tā, nu, cik nu skaisti vajag. Iebāžu iekšā. Tā kā es trešo iebāzu, te viņš sāk lūrēt tur to mapi. Es domāju, nu, tu draugtos vēl tur. Es domāju, vienīgi man šausmīgi žēl, ka tu nesīs pie ģenerāļa to mapi, ja pie prokurora. Un šitā smukās bildītes ir, un turies birs ārā. Nu, var sakot, tāpat tās bija ar to otro puiku, un ar to trešo puiku. Un tad atnāca ziņa, ka Ļengrada tribunāls. Ziema, nu, laiks apēram tāds pēc kārtēļiem. Mums brauca divi, nu, es domāju, ka tie bija elites advokāti, Pauls Āķis un Bruno Liberts. Mums vajadzēja viņiem tikai apmaksāt ceļu. Neņēma nevienu kapeiku, braucām vispalāts kartē, man bija mati piesauguši pie sienas, dzīvojam kaut kādā, es nezinu, kas tad bija, kaut kāda kupuši, ne kupuši. Un pirmo reizi PSRS pastāvēšanas vēsturē mēs tribunālu vinējām. Nu, tas jau neko nedēļu īsti aizsūtīja, nu tāpat aizsūtīja, bet viņiem nebija izbats. Kad tribunāls nebija. Tad jau tās nopietnākās lietas arī tur gāja. Nu kas? Tagad, nāk Cinga zārķi. Cinga zārķi. Ko darīt? Mēs ar Krastiņu runājam, bet neko var darīt. PSRS likuma arī vēl pastāv tomēr. Un viņš teica, izdarām tādu lietu. Viņš pats arī uz rakstāmašīnas rakstīja, uzstājas tādu dokumentu, kur vecākiem tikai jārakst vārds uz vārds un jāparakstās. Viņš saka, viņi nebūs tādā stāvoklī, viņi kaut kādu iesniegumu rakstīja. Iesniegumu prokuratūrai, un prokurors dod atļauju tiesas medicīnas doktoram Augsonai, tikpajam, kas tur vēl bija, uz vecāku pieprasījumu pamat vērt sārgus vaļā. Prāt ir jābūt kādam becim, kas to sārgu varētu piest, protams. Un tajā pirmais atnāca, kad jātaisīja vaļā, viņš bija puspliks, uz vēdru uzmesti zābaki. Tad, kad Maskavā padzirdēja, ka Latvijā taisa vaļā Cinka zārkus, viņi atnāca tā kā uz kāzām uzpucēt visi. Tikai ne tie, kuri bija samainīgi darīt. Vai te nebija? Bija. Traka lieta. Elbana, tā ir pie Habārovskas. Atnāk ziņa, ka tur ir sadevuši 4 puikas, un viens no tiem ir Latvijas. Var sakot, viņiem izsūtīt un atbedīt, un kur bija traukieši, tur arī bija. Tas Rambas aizgāja tik liels, ka viņš aizgāja līdz Akromējevam. Tad, kad Akromējevs bija iejaucies tur tā lietā visā. Akromējevs tas ir
Gorbačova militārais padomnieks, Maršals. Jā, viņš šeit arī bija šeit. Mēs taču tikāmies, arī bija. Nav tikās ar viņu. Dainis Miga ciet, ko viņš atcerās. Tas pēc otrā tautas fronts kongresa. Viņš nezinu, kāpēc gribēja man tikties, viņš pat nesasveicinājās ar mani. Es sēdēju, Dainis sēdēju un Godmans. Dainis tur, tas bija pēc kongresa. Tā nebija gulēt. Godmans kaut ko tur arī tur. Nu, viens ķīniski, viens latviski. Bet, tikušies. Nu, var sakot, tagad, pateicoties Sakramējautai kompānijai, deva atļauju ekshumācijai. Visus 4 izraka laukā. Es nezinu, piemineklis jācer Daptei Valksamē. Viņa aizbrauca, viņa bija Udmurtijā ziemas laikā aizpērusies pie ekshumācijas. Un viņa teica, ka viņa nebūtu tam kapam tikus klāt, jo arminieki jau arī bija paspējuši, bet viņa vietējais partijas sekretārs ar savu publiku bija paspējis aizvest pirmo. Nu, tā kā raka vaļā. Un tad viņus visus aizved uz Ļeņingradu. Viņi ķēpājās tur ar tiem, viens vienīgais puiku laikam bija apbedīts savā kapiņā Vīborgā. Mūsējies bija Udmurtijā pēc visām viņu tradīcijām, kā nu tur pienākās un neko, pēc 6 mēnešiem atkal labāk jaunu. Tagad pēc viss šitā no tās Elbanas atsūtīja 3 virsnieki uz Latviju, kādā sakarā, es nezinu, kaut kāds atskaņas. Liekam, tur kaut kas nepatikšanas viņiem bija, ja? Un tagad mums ar tiem, es biju, Helēna Grāva bija tāds žurnālists, kas par tām militārām tēmām tur vairāk ņemās. Tagad Dabas muzejā, viņš jau Krūmiņš vienmēr tur atvēlēja. Vēles Krūmiņš jau direktors. Jā. Un Helēna jau viņi tur vairāk runāja, tā bija profesionāli. Nekad viņi ir tikuši uz Eiropu komandējumā. Un beigās viņš zina kaut ko, viens ķiņķīs viņas kaut kāds, un beigās pasaka tā, vai te nav vienalga, kur aproka. Es biju godvārds, tur nekas nebija par rokai, es viņu kaut ko. Vienmēr sakot tā. Iemesli neatbilda, bieži vien papīros bija rakstīts viens nāves iemesls. Īstenībā bija cits. Kā tad tur, es aizmirstu, kas to puiku sauc, arī, kur dabūja, izrādās, ka viņš bija no radiācijas, es gaidoju, nopirs. Viņam tur bija muhļīt kaut kā tur tā, nezinu, tā plauši karstonis ir depi, vārds sakot kaut kas tāds. Un tad jau sākas slēpt mums, kad ieved tos zārkus, vēl vajadzēja ķert un kur ievedīs un vai ar vilcienu vai ar lidmašīnu. Ziņas ir, kad ar vilcienā ieved ar automašīnu, skrien uz citu pusi, nevarēja jau mēs arī zinām, tagad ielidos lidmašīna un atkal jau kā vienmēr Rubens ar Inteņu klāt un tagad, bet mēs sēžam, nav es ar Lietutiņu, sēžam tā lidostā, sēžam, beigās viens sīkvēt iznāk ar viņu saka, ko jūs te sēžat? Mēs pa visiem skaļumiem bļaujam. Sieva Līga, lidmašīna nosēdīsies Tukumu lidostā. Un mēs sēžam un gaidām. Tad tie bļaus, visiem skaļumiem. Kas toreiz Māra Maigla bija pa dubļiem ar to savu veco žibulī. Aizbrauca gan. Kamēr viņi tur formalitātes kārtoja, tikmēr man vecens arī klāt gan. Un tad bija tāda lieta, kad Morgā nebija vietas, tad Maskavas ielā kultūrēlē pie Rumbos bija kaut kāds privātais morgs, un viņiem bija sarunāts tā, ka, ja nav ko likties, viņi vienmēr atradīs vienu, ne jau uz Jelgābāšanu, bet, kamēr atbrīvojas pie Volksaunas vietas, un kaut kā tā. Ko es tev vēl lustīgi var pastāstīt? Jā, bet tas jums tā iespēja tajā brīdī bija. To izmeklēt un arī uzrādīt tos armijas noziegumus. Acīm redzot, bija tas pārbūves laiks, saucamais Gorbačova, un arī tie paši militāristi īsti nezināja, vai viņiem kaut kas nedraudēs par to. Es domāju, tad jūs izmantojat jocīgi tas.
komandierim, tos puikas jānoraksta, viņš ir aizlaidies, ja? Viņš aiziet pie Dūdas. Tas ir par dezertieri, ja runājam. Nu, uz kā komisirāt pie ģenerāla Dūdas. Viņš aiziet. Dūdas atvērt pēc kā baba. Iedomāties virsniekam. Virsniekam jāiet pie tā baba. Tad tas nozīmē, ka jūs jau bijāt tāds ievērojams spēks, un tā bija arī tā ļoti laba tautas frontes taktika, ja? Jo, ko tu sievieti ir padarījis? Mātes, ka Es saku, es taču neesmu. Man viņi visi tavārišķi. Pat polkovnieks šausmīgi atvainojas. Es saku, es taču uz zvaigznes neiešu skaitīt. Es saku, jo esi tavārišķi man. Un viņi nevar saprast. Ko tā veci nevar izdarīt? Ko tiem sieviešiem padarīs? Mēs arī pat ka braucām uz gājām daļā. Tagad viņš saka, es teikšu tā, kā viņš man teica. Там нахуй нужен. Мне справка нужна. Tur jau mums, bet ir vēl speciālisti. Bet tik raksta, tāds un tāds, pēc Latvijas likumdošanas dosim, tāda alternatīvas dienas vēl prātā nebija toreiz. Rīkos Latvijas Republikā alternatīva dienas. Tas ir vērtīgi bočotu. Tad tā ideja par alternatīvu dienas faktiski jūs jau sākat ar viņu spekulēt, tad, kad vēl mēs neesam par to. Tas ir vēl viens sieviešu līdz nopārs. Jā, alternatīva. Jūs faktiski novedāt, jūs Līdzīgu projektu, visu Anita stādīja, visu taisīt. No kurienes radās tā doma par to alternatīvo dienestu? Kaut kā taču redzēju. Vispār es biju Vācijā, es biju Augsburgā, jā. Tur ar tiem papētīju, kā tur ir, kur viņi strādā un kā tas viss. Un bija tieši kāds, viņš tā kā laikam skaitījās Bundestagā, viņš bija, saimnieks, kā viņš sauc. Jā, viņš tā kā mūsu ombudsmens skaitās, jā. Tiesības sargs, jā. Jā. Un ar viņu bija diezgan gara saruna par to, kā viņi organizē to alternatīvo dienestu. Bet baigi normāli viss tas, jā. Tur jau ar gāju ņēgu, jau kamēr. Un vēl bija tā, ka mums jau to alternatīvo dienestu var uztaisīt tikai uz papīra tajā laikā. Skaitīsiet, viņš skaitījās, bet ja viņu tu paņems pie sevis darbā, tev atnāks optiņi un vienkārši viņi izcels siltu un vajadzības laukā no tādā. Tu jau viņi aizstāvēt nevar. Tā kā viņš noformēju, kā bija. Kur tu to dezertierlīgs? Viņš ir atbēdis tagad. Un kāpēc jau tas dod pie mums sūtīja? Izbēdz, viņš ir no Ventspils. Viņš cēsīs tur ar kartupēs. Bija ļoti daudz ģimenes. Viens ārā, otrs ir cēsīs, bija Bauskā, mums bija tur tante, pie kuras nekad 5. Dzīvoju strādājam. Tur dažs labs ar saimnieku meita, tur vēl tā kā... Bet jūs norādījāt tās adreses, kur viņi var veikt? Vai viņi paši atrada? Nē, caur mums. Caur mums gāja taču daļa. Nē, tā jau Viņi bija zināja, daži. kur ir droši paslēpties. Jā. Mums jau bija vesels saraksts. Vai arī zinām tāda... Un tā bija neklūst. Kas nebija sieviešu līgā, bija sievietes, bet kurām pašām dēli kaut ko tās slēpa un uzturēja. Tas Dūdas sūtīja pie mums, ko tas Dūdas zina, ko tās vecenes vēl puikas ir sabāzuši. Krustam šķērsam. Viņš varbūt ir no Prēļiem, viņš Bauskā dzīvo tantē Malkus kalvi. Tad meklē viņu, kad var atpēc. Un tāpēc jau viņi to Bertīti tur bučoja, ka tā Bertīti viņiem iedod oficiāls sieviešu līgas. Beiglapā, kā mēs cietumā nevācam. Štenderā apakšā. Bet mums bija bail. Toreiz mums bail nebija. Bet mums jau vēl viena tā prasība, kas tika arī šeit Rahagajā runāta, atcerēs tikšanās reizē bija, lai panāktu, ka mūsu puiši netiek sūtīti ārpus Latvijas. Tā bija pirmā prasība. Tā bija pirmā prasība. Kā uz to reaģēja, kad jūs patiesībā bišķi labāk bija. Jo tie, kas jau bija projām, tie arī palika. Bet jaunos ies. Jaunos vairs. Viņus, patiesībā tālāk plurālē vairs nesūtīja. Man pat liekas, ka vēl netika tālu. Nē, viņi palika tūmā. Viņi te tā kaut ko... Pašās beigās pat visi Latvijā palika, pat nesūtīja ārā vairs. Jau tieši, jau tā kā jau gāja. Tā. Nu, tad jau ir tā ideja. Bet bija jau arī
labi, ne jau tikai prieku un pekstiņi bija, bet bija arī, tiešām, valksaunība ar tiem zārkiem vairāk. Un bija man tāds gadījums. Aizmirsu, ne tā Kuldīga, ne tā Kandava, zinu, sajuksts ir. Kara komisārs man te kaut ko beig stāstīja par to patriotismu un pa vīriešiem tur taisīs. Bet vajag arī būt sagadīšanai. Viņa dēls atnāca Cims dārgā. Tur kaut kā divi čeki bija, kas griez to zārku. Tajā brīdī, kad viņš noģīja pie tā dēla zārka, viņš zaudēja i savu partijas pārliecību, i visu viņš tajā brīdī pazaudēja. Bet man personīgi bija laikam viens no tādiem, es pat nezinu, es laikam tajā laikā vispār neraudāju. Bija tāds puisīts, es maz atceros pēc uzvārdu, bija tāds Mārs Ozoliņš. Kas te padeva kaut kādu ziņu, puika neveiksmīgi izoperēts Armēnijā un vienmēr sakot, Erevānā to operāciju nevar uztaisīt, viņš ir jānogādā Tbilisī. Kura Erevāna, kur Tbilisī? Īna sasaistījās ar armēņu biedrību. Arī tāda pašlīdzīga māšu biedrība. Viņi arī kaut ko maisies saprot, ja. Armēņi nokārtoja tā, ka puiku pārvedā no Erevānas uz Tbilisi un taisnā ceļā no lidostas viņi nogādāja hospitālī, kur vīri jau stāvēja gatavība operācijas zālē. Puika dzīvs, bet tagad jau es vēl kaut kur sēdēju darbā un noklauju pie durīm, pienāk tas puisīts ar apsalušām Mārtiņa rozītēm. Vecā mamma teica, lai es noteikti atnāku pie jums. Es esmu Mārs Ozoliņš, jūs mani atceraties? Es tur kad viņu redzēju, es neesmu. Jā, bet jūs ziniet, un man izoperēja Tbilisī, un tagad demobilizēja, es godovāk saprotos. Man nav tāds puikiņš, maziņš ar puķītēm. Tad faktiski jūs jau bijāt tomēr tāda, institūcija to nevar saukt, bet tāda biedrība, pie kuras tomēr cilvēki griezās. Negriezās pie oficiālā, ne pie komunistiem, ne centrāla komitejas, ne armijas, bet tāds pie jums, ja vajadzēja glābt savus bērnus. Kad ieradās dažas tādas mammas, kuras uzskatīja, ka mūsu pienākums. Tur taču nees atnākuši uz valsts iestādi, es atnākuši pie tādā pašām mamām. Jums jādara tas, jums jādara šitas, nāc palīgā un daram kopā. Arta, man jāiesaist tevi ir kaut kā sarunāja, tu no malas redzēji, kā sieviešu līga strādāja. Es sapratu, ka arī sievietes par tevi rūpējās, jo tu biji tikko atnācis no armijas. Pavisam nesen, relatīvi nesen. No 87. gada rudenī. Jā, un tu zināji, kāda tur apstākļi un kā tu redzēji sieviešu līgu. Pat šī lieta man nebija saistīta ar sieviešu līgu. Bet jā, tad cik mēs te visi bijām, un ar Aniču ātrāk, jau no rudens puses. Un sieviešu lieta bija tā paša telpā jūs bijāt, 11. istabā. Un pēc tam lejā. Tur bija sieviešu līga. Tur bija. Šitai kopā tam arī te. Kopā tam un vēl tur caur, jā. Pie šitā galda bija sieviešu lieta, pie tā galda bija Dūdiņa ar savu dēlu, un pie loga bija galdiņš, kur bija pļaunieks ar imigrācijas. Pašās beigās mēs bijām un vēl bija Ženeva 49. Pirmajā stāvā. Bet tas bija Pēc tam jau mums iedeva partners. Jo tur pat uzraksts bija sieviešu līga. Sieviešu līga man vienreiz izglāba. Es gan jāsaka, gudrīgi visā tajā nāšos. Tas ir 19. gada 15. maijs. Mēs atceramies pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas notika tas pārģērbto kursantu uzbrukums. Vienīgā reize, kad Domons stāvēja pie malas un sargāja augstāko Mūsu viņš sargāja toreiz. Jā, un tad bija tas stundīšanās. Tad man sanāca kaut kādā veidā tā, ka man savāc miliču un aizstum pārtam laukumam starp Jākabu un Jākabu laukumu, jau augstākos padomus ēku un Jākabu laukumu, tur stāvēja Bobika. Un kaut kas vienmēr bija pateicis, pirms viņi ielika Bobika kāpāt. Un neviens to nezina. Un kaut kā pie tām mašīnām pielīdz sieviešu līga daudz, kuras es vairs neatceros.
Un tad viņam fiks nodeva ziņu. Viņš atnāca savus frontu, pie Ragziņa, kas bija jurists, un tad meklē rokā, kur tad man ir aizveduši. Man bija aizved uz Matīs milicijas punktu tur prom. Pie Matīs tirgus. Tajā dienā, tagad tas jānāk. Es tikai pateicoties sieviešu līgai. Sieviešu līgai stāvēja no rīta. Sieviešu līgai bija ļoti labi redzama bilde ar visām, kā viņas stāvēja. Ar visām fotogrāfijām, bildēm. Mēs nezinām, kādēļ iedomājamies, kad mēs tā kā no to ielu tā kā, Tu domā, ka to kādā pierakstām? laukā no rokām bildes ar kājām pa virsu, cik tev samaksā, ja tur mamma savu deviņu stāvu. Un galdas viņi tā ar rokām nevarēja vicināties, jo šausmīgi daudz operatori bija filmēni no visām pusēm, ja? Es tik zinu, kad manu zābā pa krustiem trāpīja. Viņi tā kaustīja tur. Un tad jau nāca tā publika klāt jau, un kas tā kā viņi mūs tur kapē, ielēja ar komisijas ēku gāja divi acīm redz uz lidos brauc civilās piloti. Es zinu, ka formas cepures es neņēmu, bet viņi noņēma. Tā. Sievkārīgi gar patīkam brīži. Bet tie bija civilās aviācijas. Jā, civilās. Tie bija divas parasti, kas tur. Viņš jau tā atvēr uz akciju, pēc tam aizvēr. Tu par šito te, var sakot, bija situācija tāda. Jauncēju mežā bija atrasts prettanku mīnas. Jaunbēlzējas ar upmacu laikam toreiz. Glupi jau nav, viņi tā kuri nemarķēti, kuri mācīja viena smiltīm pildīta. Ko šķiet tagad nofilmē, atnāk pie manis un saklausies šitā rokstona, taisni tā kā priekš tevis. Ski-hi-ha-ha, pamedzam, neizmirstam tā. Vēlāk uz neskopē tevā pabāzam krāštā, bet tu tagad nāk jau un laika virsū. Ja no tagad atrod, kam tu pierādīsi? Es Redisonam saku, Redison, paskaties, šitām bunžām kaut ko jādara, mēs tak nevaram iemest te miskastē pie fronts. Neko, Sviriņu pasauc. Tā nāk Sviriņš. Tā nāk kārtības. Skatās. Bet, ko tā viņas ir pārbaudīts? Es saprotu, pārbaudam to, ja? Tas ir kādas, tā bazas. Bet nosākt nevar. Šofērs vakar atnāk vīčs. Es saku, Andri, klausies. Kur es ar viņam biju, kad viņas beigas smagās un 2 gabalas. Es saku, bet bagažnieku es aizdīšu ažuku mājās, kaut ko izdomāsim. Ko? Bet liksim, viņš te tavai metam Daugavā. Braucam, pa krastievu braucam. Mums pat prieži brauc ruņmašīnas. Bet viss kaut kā griez, kaut ko tur iebrauc. Viņš saka, stājamies nos, metam Daugavā. Viņš iegriež te paukšķi, iemet punkšķi, aiziet. Iegriež otru, iemet. Tur redz gabals kā izsveidējuši. Tās viss gaisa tā mītā. Iekrīt un paliek. Es saku, ja nu rītā kāds tautfront dienas ir atradis viņu rītā, ka latars mums apmokam, viņš saka, viņa silta, viņa izkausas nodarbs, to tā ir nodarbs. Tā uzstīgā vispār. Vai kaut kāda, jums bija kaut kāda tāda reģistrācijas kārtība, kā sievietes reģistrējās sieviešu līgā, vai tas nāca brīvprātīgās un jūs bijāt kaut kāds kodols? Nē, mums bija viss. Viss tika nodots, viss tika muzejam nodots. Arhīvam. Arhīvam. Es saprotu, ka ir 2 vietās. Viena daļa okupācijas muzejā, viena daļa okupācijas muzejā, viena daļa valsts arhīvā. Cik tas skaits varēja būt, ko jūs varat paļauties, kas aktīvi darbojās sieviešu līgā? Aktīvi. Pavisam aktīvi. Nē, man bija 150. Daudz, jā. Tas, kad... Un ne tikai Rīgā, bet arī... Vai divi, mums taču bija lielākās smagūs jau bija par rajoniem. Praktiski mūs izņemot
kaut kur pāris rajonu. Viss arhīvs janvāra dienās bija manas kaimiņienes 5 bērnu mātes zem bērnu gultiņas. Viss mūsu arhīvs stāvēja. Nu, vai par to skaitu vārdu, jo es Nē, bet vienu rakstiņu atrasts, Jā. 19. gada rakstiņā, kur ir aprakstīts tajā brīdī tautas dažādas organizācijas, kas dibināts Latvijā, Partijas, Sabiedriskās un Latvijas sieviešu līga. kāpēc sanāca? Tu pa Rakstīts ir savu vietēju kopskaitu rēķinu 500. Nē, nu, ja mēs rēķinām tās mātes, kas slēpa, teiksim, citus, kas bija vienreizējas, ja mēs skaitam tikai izpalīdzēju. Nu, mēs jau reģistrējām visus. Mēs jau reģistrējām visus, jā. Redz, kur sanāca Tad nepatīkšana. varbūt pat ir vēl vairāk, teiksim, ja Tas jau daudz. Protams, ka daudz. Redz, tu pa to Maskavu Nu, dezertiera laisējies. medījumos. Iznāca tāda nepatikšana. Neviens jau mūs izņemot Latviju nezināja. Tā tur kaut kāds ģenerāls, ne tas Sidorovs, ne tā Ivanovs, no kongresa tribīnas bija sācis ļaustīties, ka Zakriķīt dažreiz tur ir iegūt. Tas aizgāja pa visu savienību. No kurienes tā kā varos, ka čaļi zina, uz kuriem bēgt. Un bēga jau ne tikai latvieši. Latvieši man bija 300, nepilni 400. Atbēgušie. No apritē, kas bija. Kirgīzi nāca. Kā mēs vedām 3 lēšu basketbolistus. Es toreiz gan domāju, tad es vēl nebiju sieram. Es arī ne. Omons ārdās uz robežas. Mums ir 3 tādi. Pirmkārt, tu jau viņu nekur nevar dabūt prom, viņš jau ir jāapģērb. Tu taču kā ar zābakos un formā viņu neaizsūtīsi kaut kur. Ir jādabū trēbes, ir jādabū apavi, ir jādabū kepučka, repliko Paulina redz, ja viņam nocīt mati. Ir jāpabaro, viņam ir jādod līdzi limonādes pudeli un pīrāpulī. Tas nav tik vienkārši. Viņus jānopērk tāpat. Tur jau laikā paši saviem ar visu vecās jokas notīrīt. Bet tagad ar tiem trilēšiem. Ko lai ar viņiem dara? Mums atrodās Stradiņos ātrās palīdzības šoferīts Jānis. Tā Brita pie mums bija, ja? Visāk man vīrs Stradiņos ātrās palīdzības. Sarunāsim. Tos čaļus kaut kā tā, vispirms viņiem vajag atpaus. Naudu švaha. Cik mums nekad tur naudu nav lāgājis. Tagad Rosīptinas laikam aizsūt viņu tagad uz centrālu, universālu veikalu. Viņš saka, vienīgais, ko es varēju nopirkt baltas kedas. Tāda izmēra, ja? Jā, baltas kedas. Tagad atbrauc Jānītis. Jānītis atved, pats ar Silvu viņu vienpaši nelaiž, arī brauc līdzi. Tagad uzvāk čaļiem tos baltos kalvāts. Tas čīps. Šķīviņas. Pārvada krūst. Ivālē prom, es par to zvanu uz Kauņu Gražinai. Es Gražina. Arī Tādā šmigā, knapi saprot, ko es no viņas gribu. Es Gražina gosti jedu. Kādi gosti vienos knapi? Es taču nevaru teikt, ka Gražina dezertieris tev jāsavāc. Es Gražina gosti jedu. Laikam bišķi attiecās kaut kā. Jā. Es domāju, viņiem tā jātiek garām Omanām uz robežas. No ko šie kurš? Galks. Kalpu. Es saku, atliec visu omaniešu malā. Izlaid viņus cauri. Es domāju, viņi paskatījušies pa logu būtu. Tie jau sevi baltā šīmiņās. Protams, es biju labi. Es domāju, tiks līdz Kauņai, kāda man tur daļa vairāk, lai Gražina domā, kā viņš lai tālāk iet, ja? Un tikā cauri.
Nu, to jau tikai vecens var izdarīt. Nu, te jums ir tā diezgan radoši vajadzēja domāt, tādas speciālās operācijas. Bet tas jau tad ir janvārs 91. jau par to. Jā, jau tad jau bija alternatīvais likums, kas it kā glāba, bet mēs sapratām, ka tos pušus ķerstīs un pieņēmām to lēmumu, ka viss jāslēpjas. Viņš glāba praktiski kādā veidā. Mēs padibinājām pie ministra padomus toreiz, kā viss bija. Skaitījās, bija komisija, tur bija Jākapsone, tur bija Baškers, tur bija, kas tur vēl bija no prokuratūras, tad tur bija kaut kā no Limbaģa Karkovas, jau jaunības komisārs, ja? Tad izskatīja to lietu, un oficiāli viss tas bija noformēts juridiski, tāds un tāds ir, dokuments ir noformēts alternatīvā dienestā. Arī, ko tur paņēma kaut kādas rūpnīcas, skaidrs, ka viņi, reti, kur varēja, celtniecībā kaut kur pie rādiem, viņš varēja strādāt, jā, jo dzirdēs, ka kaut kas notiek, viņi jau tur kaut kur nobāzīs. Bet tāda bija maz, viņas jau kaut kur, faktiski fiktīvi tas viss bija. Fiktīvi. Nu jā, un tad arī vēl sekoja tā desanta divīzija ievešana, tad draudēja tā ķerstīšana, vai tur jūs arī kaut ko tā kā gatavojāties? To ķerstīšana bija tā, ka patiesībā mums jau tas galvenais valsts bija Vāzulis. Jo viņš jau tomēr viņiem jau tā informācija diezgan nopietna. Un tad viņš teica, meitenes gatavoties. Ko meitenes gatavojās? Meitenes dežūrēja šeit pa nakti. Un kā pa nakti, mamma zvana, tur histērija daudzās pie durvīm. Tad jāizstās, ka nevajag palaist iekšā, ka nav tādas tiesības, mierināt. Tagad Guna vienu nakti dežūrēja. Viņa saka, ir ārprēc kaut kāds tanki brauc. Tanki brauc, viņa viena pati šeit. Man liekas, ka viņa pat te pie logi lūrējusi. Dārba atbrauc uz Miskas. Jā, par to desantieviešanu. Tas jau principā bija tieši pirms barikāžu laiks. Jā, 7. janvārs. Jā, paziņo. Tas bija saistīts ar to, ka paši, mēs nezinām to ciparu pārbaudīt, bet tiek uzskatīts, ka 19. gada nogalē pēc visām šīm darbībām, ko sieviešu līga veica, Padomju armijā no Latvijas 45% nevarēja dabūt. Tad no 100%, kas bija jāiesaukt, 45% puse nevarēja iesaukt. Normāli, tāpēc viņi to taisa. Un kas ir viens no pirmajiem lielajiem mītiņiem, kas ir barikāžu laika, vēl pirms bišķi barikādiem, tad 11. janvārī Esplanādē ir viens no lielākajiem sieviešu līgas rīkotiem mītiņiem, kur pārpa 6000 dalībnieku. Jā, viss Latvijas sabrauc. Kam bija benzīns un kas varēja atļauties, taču no Daugavpils iestāv. Un tas arī, tas ir duši aizmirsties, jo mums bija tas 12. janvāra, 13. janvāra. Jā, bet ka ir bijis arī pirms tam viens. Es tajā brīdī nebiju Latvijā, es biju Somijā uz konferenci. Tu jau esi dokumentētais. Vai šajā jūsu mītiņā arī uzstājās kāds atvaļināts militārists, kā piemēram uzstājās 13. kur bija par to padomu militārismu? Tas bija tikai jūsu pašu. Vienīgais, kas bijuši militāristi, un viss realitāte. Jā, varbūt, ka jūs pa visiem vēl varat izskaidrot vienu lietu, ko es te cilvēkiem arī stāstu. Tādu paradoksu, bet vai tas ir pareizi vai ne, ka Padomju Savienībā bija tāds likums, ka it kā dezertieri, tas vēl nebija tāds frontes, tas bija pirms tam, ka ja cilvēks neiet Padomju armijā vai dezertē, tad viņi aizvelk uz tiesu, ir vajadzīgs tiesas lēmums, un tā viņi saņem. Un tiesas lēma tā kā vajadzēja lēmt. Ja? Viens no mūsu tām atšķirībām, kad vēl tad dienas sievietes, ka mūsu tiesas vairs nepakļāvās Padomju tiesām. Un kā notika šī sadarbība ar Latvijas tiesām, jo Latvijas tiesas pestīja viņus ārā. Tā nebija vairs Padomju tiesas. Es nezinu īsti, kā tur bija pirms mums, jā? Jā. Jā. Tā, bet bija kāda vieta tiesām. Vienkārši tas schēma bija tāda, ka vienkārši tā Padomju Savienībā likumība valdīja. Tātad, ka visi viņam pēc likuma papīra. Bija vajadzīgs tiesas lēmums, lai to jaunieti pagrābtu.
Ja viņš negāja. Nu, skaidrs, ka viens tāds izvērpina. Vēl jau bija tāda lieta, ko galīgi es nevarēju struktūru, jau tāds glābēja silīte doktora Kupča Tvaikielā. Nu jā. Tas Šādu un ir tādu. Kairiša filmā. Jā. Un viņa parūpējās tā, lai nesabojā dzīvi. Es nezinu, kā viņa tā diagnozi tur taisīja, bet bija tāda gadījuma arī. Jā. Kur tad tu kājām nāci? Nē, bet 6 beidz darbu, kamēr pārģērbjās, kamēr sataisās. Jā. Jā, tad nokrāsojās, jā. Tu teici, ka tu nāksi kāda esi. Es jau esmu kādā. Nē, tu domā, kā es muzejā? Nē, būtu vēsāks. Nu tā varētu teikt, ka tā gandrīz visas sieviešu līga ir salasījusies. Nē, protams, ka nē, Viss es tikai ir 3. Jā, es 3, es tā arī domāju. Varat, ka Beata var izstāstīt, kā jūs pievienojāties? Es pievienojos tā. Un kāpēc? Kāda bija motivācija? Motivācija bija tāda, ka pirmkārt, viss, kas notiek padomju armijā, ir briesmīgi. Man vecākajam tēlam jāiet armijā vispār. Plus pie visa tā. Tu jau laikam riepūlies toreiz ar Ines kopā tajā. Es biju tad, kad mums vēl notika meliorācijas, zemes dienestā, tādī tur pie Maigas tās sanāksmes. Un vienkārši es atspēros uz šeit, Anita sēdēja pie galda, un es teicu, ka es gribu kaut ko darīt. Tad laikam pēc manis tomēr. Varbūt. Jo es tieši tad, kad atdalījās. Nē, tas viss tā kasīšanās vēl notika, jā? Es biju pirmo reizi, un tā kā bija tā it kā dibināšana, kad atdalījās. Tad tu biji pirms, es tā domāju, ka tu biji pirms. Bet arī jokai. Ienāk tiktava, vienreiz mums saka, iedod materiālus, mēs braucam uz ārzemēm. Nacionālā. Tur viņš atrod. Nu, tad tu taču ir organizācija, tad tev ir kaut kāda materiāla pašā, jūs tad, zinu, pirmkārt, bez cilvēku piekrišanas nekāda informācija vai viņu sniedzam, tāda tā ir ļoti privāta lieta, Un arī bīstami, jā? Kā tiks nodot tā informācija? Tur taču gan izvarošanas bijušas, gan visādas trakas lietas tur ir bijušas, tad taču nevar iet tagad. Ko viņas izdarījuši? Kaut kādu puiku bija noķēruši, nofilmējuši, nointervējuši hospitāli, un ar šo video rulīti, atceries, jā, mēs dragāja riņķi pasauli. Kur tu ej? Viņas jau bija priekšā bijušas, es atbraucu Kanādā. Latvijas biedrības namā, man tur tā kā jāuzsvērējās. Tad tur viss zin, čakies tam braukusi. Es tagad aizēju auditoriju liela. Es teicu, kas tā jocīgi? Es beigās domāju, kāda suņa pēc vispār jūs man šeit atsaucāt? Čekis atbraukus, ko jūs čekis neesat redzējuši, jā? Un pēkšņi notiek dīvaina lieta. Piecēs viena sieviete, izrādās man kursa biedrene Silvija. Kā to mācītājs sauc, ko Ludvigs. Tas vīrs, viņi izraidīja, un ietprat, protams, līdzi. Un kā viņi tur, jā. Uzreiz tā, nu jau tā, tie ir normāli, jā, viss tā saruna tur beidzās, un tagad man jau jālido projām, ir attapušies, ka vajag intervijas, man vairs nav laika runāt, kur tai jūs te bijāt ātrāk. Kāda vēlna pēc jūs maksājat man šito dārgo ceļu? Lai paskatītos uz čekisti, jā. Izrādās, ka manas meitenes jau ir bijuši priekšā. Viss jau ir, ko varējuši, tas jau ir noslaukts. Ziedojumu ziņā, jā. Ko jūs vēlaties? Iedzeriet uz mūsu veselību, mums tā grūti laika priekšā. Jā, tas jau tas otrais jautājums par to, ka uz labām lietām tika spekulēts, lai daži cilvēki iedzīvotos dabūtu. Zviedrijā viņi bija bijušas, es pateicu. Nerunāsim neko. Tas ir labi. Lai paliek. Runāsim par savu darbu. Jā, runāsim. Vēl viena lieta, kas, man liekas, kas šodien varētu interesēt, ir... Bet tie pierakst divus varbūt galvenos. Viņa pati zina, jā, to viņa pat izstāstīs. Kurš puču laikā varēja braukt uz ādažiem ar skrēlapām?
Jā, to Jā, izstāstīt, jā. Jā, bet, godīgi sakot, es vienai otrai mammai tur pie žoga iedevu, jā, un pārējās pārmetu tikai pāri žogam. Vispār, karaspēka Bet daļa mēs žogam. taču Bet kurš varēja braukt uz ādažiem, ja tur bruļu mašīna Mēs divas tiltiņu pēc priekšā? ārā lapiņām divi. Un kas tajās lapiņās bija rakstīts? Jēcina runa. Iecina runa, Lodis Kostāns. Lai armija neiesaistās. Jā, lai karavīri neiesaistās. Vienam tagad es uzvaru visus, saka, iedodiet mums kaut kādas pietas, tās ļoti, ļoti neuzkrītošas mašīnas, ja? Tu brauc ar to sarkano žigulīti. Jā. Bet tie ārprātīgi, bet iepratikusies vienam kaut kādu, kas tas bija komandieris? Ne, viņš bija komisārs. Gulācija Burbuļātavičs. Burbuļātavičs, jā. Nu, vārdsākot. Un es dabūju mums no viņu. Cik Betī nezina ne kapuč, ne viņa vispār zina, kas ir kapuč, viņa tagad izdomāja pie tā Burbuļātavičs tomēr, ka jābrauc ir. Jā. Nu, tikai cauri. Nē, uz tilta stāv, un es tagad teiktu klāt, un saka, man ir sarunā tikšanās. Gulatam, man liekas, arī Nazarbājevs godavārds. Gulācija Burbuļātavičs, viņš ir karaspēka daļas komisārs un tā tālāk. Kādās, iepatikusies, nevis iepatikusies, bet viņš atnāca pie mums un meklēja savus dezertierus. Un, protams, ka mēs ne, un stāstam visādas muļķības un tā tālāk. Nu, un tad viņš sāka mani lenkt, viņš nāca aprunāties kafiju, piedāvāja aiziet iedzert kafiju vienreiz, un nevienreiz, daudzreiz, jā. Galants. Un tad man vienreiz bija jāskrien augšā un jāsaka, lai Upmats notēlo manu vīru un atnāk man uz dažu pretī. Jā, un tagad mēs esam mūsu istabā un Bulātviečs stāv man blakus un iespera sirds. Un es nosarkstu, ka vīrs man ir pieķēris tādā divdomīgā vispār situācijā. Un tad mēs ar viņu aizgājām un pustrepēs viņš saka, nu labi, tālākais lati. Bet tas nebāk zaldātīši, bet tās bruņu mašīnas tad nevarēja saprast, tad būs lielāks nepatikšanas. Ja viņš viņu laidīs pāri, ja nelaidīs pāri, tad viņš palaid. Jā, tad jūs Nu brauc jūs pa citu maršrutu toreiz, ne? Jā, kaut kad bija. Jūs tur bijāt saplānojuši. Jā. Viņai arī bija mašīna. Bet viņas ir visvairāk cietusi no padomju. Neuzkrītošās mašīnas bija viens Žigulītis, divas ministru padomes Volgas, visām šitām vienā Nu, ierāpās. tu te uz kāpnītēm sēdēji un atmodu dalīja cilvēkiem un atbrauca omanieši. Izstāstiet viens pat epizodi, jo tas arī mums tad Nē, nekas jau nebija. Tos omaniešus es praktiski nemaz neatceros. Man bijuši nebija. Es tik atceros, ka pēc tā trepīšu sēdēšanas es veselu nedēļu galvu nevarēju pagriezt pa spranda. Nekas jau nebija tik traks. Tad jau trakāk bija tādīs jāvārdienās par to, kad gāja tur pa ielu un kad mums bija toreiz štābiņš tur. Trīs brāļos? Nē, trīs brāļos. Universāla veikals un iet uz autoostu tā ielu. Mēs sēdējām. Un tur Gugas dēlam bija kaut kāds. Jā, Gugas dēlam tur bija, mēs tur sēdējām. Un no Tautas frontes es gāju uz turien. Un no aizmugures стоять, стрелять буду. Es izlikos, ka es nesaprotu. Gāju un neviens, paldies Dievam, nestrēļāli, bet, sajūtas patīkamas nebija. Tagad vienā, uz Mežparu brauks pļaunieks, viņš jau bija ministru padomē toreiz, un viņam bija Volga. Saka, neuzkrītošas mašīnas iedodies. Nē, pļaunieks brauks ar savu. Un ierāpās iekšā šitas, te kā viņš sauc, tas, neatceros, kas tas bija. Varbūt viens ārzem latviets, kuram piedzīvojumus vajadzēja. Jūs kā žurnālists? Nē, tas Valtis. Tagad... Ar kā būtu? Jā. Kas strādāja pie pļaunieka? Varbūt ne maza auguma vienmēr filmēja. Valtis Kupris? Nē, tas nav. Iesvērts slavenais fotogrāfs. Tas arī no Austrālijas bija, kas kopā no... Es tagad man krīt ar Jā, krīt, man ar uzvārdi krīt. Jā,
Nosvarīgi vienmēr. Labi, nu tad tas paliek neatminēts, va? Jaunieks pilnīgi ārprātā, viņš saka, ja nu kaut kas gadās, un šito lai darīja, ja? Un viņiem arī gadījās, tad vienīgiem, kam gadījās, bet nu, laikam tas šofers tomēr bijis rītīgs rallis, jo viņi bija šāvuši kaut kur caur priediem ar to bubiku, viņi nevarēja viņiem līdz tikt. Un viņi bija aizbēguši, bet tā pārējie tie ir mierīgi. Uz Bolderā aizbrauc, tur tās meitenes ar to jauno tehnikas stacijas kaut kā gravašu, ko tur iedēja, nekāda vai nebija. Tev varētu būt jautājums arī par to motivāciju. Tagad bieži mēs tā kā uzskatām, ka mēs jau neko nevaram izdarīt, ja? Un vēl iedomājieties tāda vara briesmīga, un Krievijā arī tās sievietes ir apklusušas, kur vajadzētu cīnīties par tiem saviem bērniem. Kāda jums tomēr bija tā motivācija un tā pārliecība, ka var tomēr kaut ko izdarīt, ka ir jādara? Nekā tur nebija, Absolūts naivums. Naivums un azarts. Absolūts naivums, jā, un kauns izrādīt. Aizgāja azartā, jūs mums tā, mēs jums šitā. Bet bija jau arī tādi jokaini, nu vispār jokaini. Kad izdevās kaut kas, kaut vai ar vienu puisi, tad gandarījums arī bija. Kas ar tevi uz priekšu tādu. Nē, tu runāji par tiesām kaut kā. Pamēģina vienu lietu izsanāt. Mums ir piedzīvojums, ka vispār, nu jāsaka, viss tas tā politika un mūsu politika un citu sieviešu politika dārgi mums visām maksāja, jā. Bet ne tikai mums pašām ar personīgo dzīves problēmām, bet arī puišiem, kas uzticējās mūsu valsts vispār izdotiem likumiem, jā. Man ir viens aizbildnājs bija, līdz šim brīdim atceros gan vārdu, gan uzvārdu, un reizēm pat pamostos naktīs. Viņš tātad, paļaujoties uz mūsu varas izdotajiem likumiem, dezertēja no padomju armijas, atgriezās Latvijā, pieteicās. Mēs viņam izkārtojam, kā nu mēs visiem kārtojam kaut kādu diezgan drošu dienestu. Viņš strādāja konvoju pulkā, strādāja cietumā, un no turienes jau nu viņu neviens neko nesavāks. Puisim brīvdien viņš aiziet uz mājām, nezinu, kurš viņu mājās viņu savāc miliciju, un mēs nekā nevaram padarīt. Viņu aizveda uz Brjansku, viņš ir notiesāts par 2 gadiem cietumā, un jā. Tā visādi jau. Vara bija vāja. Un vēl jau bija arī tāda lieta, ne jau visi, kas pie mums Tad tomēr tas aicinājums, kas janvāra barakādēs, mēs tādu, ka bija ieteicām ar alternatīviem slēpties, tas tomēr bija pareizs. Ja, Nē, tas notika arī kvastīšanas uz ielām, jā. Bet vēl jau bija tāda lieta, ne jau visi bija svētie ierīgi tie bēga. Un tie, ko bija aizdomas, nu mēs tomēr jau sievas jau... Jā, kā to var izšķirot, kurš ir? Zvanīju uz iekšlietu ministriju, es nezinu kā, bet viņiem vajadzēja, karaspēku daļu, un viņi ļoti īsā laikā noskaidro, vai tur ir apakšā krimināls vai nav krimināls. Es pati esmu vedusi, izsaukusi šito komendatūru, un pati esmu, šitas mūsu kipičām, ko tāds Andrejs bija, kas bija apriebies līdz ārprātam jau. Es domāju, kaut kas nav rītīgi. Sēž. Viņš traucē, viņš vienkārši atnāk no rīta un sēž. Vai viņam šķita, ka es domāju, ka kaut kas tev tur nav lāgā. Noskaidrojam, jā, Andrjuham ir krimināls. Protams, ka atbrauc mašīnu pakaļ. Ko tu to vienīgs cits? Es saku, labi, jau tev vieglāk, es tev aizbraukšu līdzi. Noraudām ar visu blūzi slapi. Es saku, nesčauju. Respektīvi, jūs tomēr arī riskējāt, jo jūs varējāt kompromitēt ar jau tas vien mums bija vēl dažādiem par krimināliem nodarījumiem izmukušiem vai... Protams, tas bija jāpārbauda. Bija puiši, kurus pie mums iesūtīja tā kā izlūkos, piemēram, jā. Man līdz šim brīdim... Tas tā kā provokatori, kā... Barikāžu laikā mēs esam pārvākušās uz 3 brāļiem, mēs esam tuvu augstākajai padomē, mums ir caurlaids uz aizsardzības komiteju. Ierodās viens, kas bijis pie mums, tāds ļoti dīvains puisis, mēs viņam kaut kādā veidā palīdzējam, bet viņa mamma vispār zelta gredzenu uz visām, lieli zelta gredzenu uz visiem pirkstiem, man joprojām ir atmiņā. Es pat puišu vārdu un uzvārdu atceros, bet nepublicēsim. Un kāpēc viņš ir dezertējis un viņš ir ievainots pirkstā, tā kā samā strēla, kā latviski saucās.
Es vēl uzsaucu Romas, pasaucu Romas, tu taču esi neiroķirurgs, tev vispār vajag, ja? Viņš atnāca un izmeklēja, teica, nē, nu nekas vispār būs labi, kustēsies tas pirksts un tā tālāk. Un puisi atkal arestēja un savāca. Un pēkšņi barikāžu laikā viņš uzrodas un ierodas tieši pie mums uz 3 brāļiem, nes kā viņš mums ir atradis vispār. Nu, ka viņam esot kaut kāda informācija, ka viņam, es viņu aizvedu uz aizsardzības komisiju, vai bija jēga no viņa, man liekas, ka nekādas jēgas nebija. Es nezinu. Mums tur gāja kā pat rakomāja toreiz. Nu jā, grūti jau bija arī noteikt to, ar kādu nolūku cilvēks nāk ar kādiem izvērtēt to, vai drīkst kaut ko sniegt vai stāstīt. Filtrēt vajadzēja. Vispār ļoti daudz, kas ir Bet, nu, reti tādi bija. Nebija tādi īpaši bieži gadījumi. Ko jūs zināt? Jā, te ir arī Baiba, piemēram, kas arī kaut ko redzēja, ko Baiba par sieviešu līgu, to nezinu neko. Baiba vienmēr gandrīz bija klāt. Jā, tāpēc es domāju, Pirmās dienas bija. mēs tā pusstundu esam runājuši tā apmēram, nu, jā. Mums bija 2 žurnālists, kuras visu par mums zināja. Dace Balode un Baiba Šāde. Jā. Un sākumā arī Helēna. Nu jā, tur bija 2. Kāda varētu būt tā, es domāju, tas rezumējot apmēram, nu tā, ja tā patētiski saka, sieviešu līgas vēsturiskā loma, kāda nozīme starp daudzajām organizācijām, jo, nu, mēs jau tā īpaši uzsvērām, Anna, tu arī sarīkojam organizējot, ka nepamatot aizmirst, nepamatot nenovērtēt vēstures stāstā. Mēs bijām Kā mēs vidītāji tagad vairākiem likumiem, kas ir pieņemti gan augstākajā padomē, gan Bez speciālām izglītībām rakstījām LPSR augstākā. Jā, augstākajā padomē. LPSR augstākā padomē 89. Vispār es domāju, ka visus likumprojektus tautai vajadzētu rakstīt, nevis tiem gudriem, kas tur sēž augšā, jo viņi jau nesaprot, kā tas ir dzīvē. Tas bija pašierosmu laiks, jo alternatīva dienas likuma jau pieņēma tikai īsti tādu augstākā padomu pēc 4. Mums bija dažas juristes, pie kurām mēs konsultējām. Dace Pulce bet bija vēl. Nu, palīdzēja arī tie tautas francūzi, kā Bišers un Meļķīs. Nē, tik augstos plaukus, nē. Bišers jau sēdēja Maskavā, viņš neko īpaši vairs nevarēja. Bišers gudriem cilvēkiem. Es drīzāk domāju, Rāzīns ar Rūpmāks varēja palīdzēt. Jā, un advokātu kolēģi. Ja nebija laika Jokabsonai pašai, tad viņa kā kolēģi mums piedalīja. Tu mēs rakstām to nevarošu kādu norakstu. Un taču jābūt ir zināšanā. Jā, daži ir skaļi vārdi. Grūtups, Krastīņš, Andrejs, Kazlovskis, Vilhelms. Arī daudz, protams. Bet vēl bija. Es aizmirstu visu to. Bet jūs jūtāt tādu atsaucību, tomēr, nu, cilvēkos arī. Ļoti daudz patiesībā. Tas bija tāds. Bet es te jau vēl tādu lietu. Viņa oficiāli nedrīkstēja mums palīdzēt. Viņa bija tā, mēs tā pa virsu tas mākūnītis, un tā grunts jau mums bija apakšā smaga, es saku, prokuratūra, tiesmedicīnas advokātu kolēģi. Vēl tu Bolsonu mēs nosaucam? Jā. Taču. Mēs jau tikai. Bet jūs pievērsāt uzmanību tam, ka citiem nebija laika vai nebija... Tiesību nebija, viņi nevarēja. Nu, jā. Mēs bijām tā kā bildu priekšā. Ja mums neatbalstītu presi, mediju, neviens par mums neko nezinātu, ne par mūsu akcijām, ne par mūsu... Nekādu politehnologu taču mēs nebijām. Pēkšņi mēs izdomājam, ka mācas dienā vajag noorganizēt pasākumu ar aizlūgumu vispār par bojā gājušiem, par padomju armijā bojā gājušiem karavīriem un saaicināt uz mīlestību viņu mammas. Principā prātīgs gājiens, bet tādā brīdī taču neviens nedomāja, ka tas ir kaut veicinās publicitāti, vienkārši no sirds.
Nu jā, jau sieviešu līgas vārds to mēs skanējam, viņš visu laiku bija rakstos, baigas, nu tā pameklēja presē. Es neatceru, neko ļoti maz rakstīts. Vai, bet rādio jūs diezgan daudz, man liekas, devāt intervijas un informācijas. Es pateikšu, ja tu pat nepateiksi. Jā, tu pastāstiet par Baibu, ko Baiba darīja, jo Baiba strādāja. Tas, diemžēl, ir daudz, kur aizgājis ēterā un vairs nav atbilstami tie materiāli, bet... Toreiz viss gāja ēterā, bet kas noticis ar Baibas arhīvu? Nu, paklausies, viņas sēdēs tur. Baibas arhīvs viņas atvaļinājuma laikā ir iznīcināts. Jā, tas ir tā bēdīgs stāsts, ko mums ir gribējuši, jā. Neskam tas vajadzīgs bija. Jā. Nu ko, es domāju, tad varbūt, ka vēl tas pēdējais, ka mēs varētu noslēgt šīs sarunas, nu, es nedomāju, ka atkārtosies. Mēs nepieļausim, ka atkārtosies kaut kas tāds, bet ko var ieteikt, es domāju, te pašā baisajā raškā tām sievietēm, kuras nedrīkst iepīkstēties par savu bērnu likteni. Kā tas mūsdienās šādos režīmos ir. Liekas, ka viņi, lai cik necilvēcīgi bija padomu var, bet ne tik necilvēcīgi. Tas notiek kaut kā, tas vispār, manā saprašanā vispār neiekļaujās. Nu, vismaz, nezinu, es tik rūpīgi nesaku. Nu, skaidrs, ka tas karš ir zaudēts, viņš ir zaudēts, jo viņš ir bezjēgā. Jā, bezjēdzīgi. Viņš ir bezjēgā, viņai nav, kaut kāda ideja jābūt, Hitleram, cik ārprātīgi, ja, bet tur kaut kāda doma apakšā bija, bet šeit nav, šeit ir slaktiņš. Tas pat nav karš. Kā tad nav idejas? Protams, iekarot visu bijušo Padomju Savienības teritoriju. Tā ir. Bet pagaid, atvainojiet par rūpību. Tad iesaucot puiku armijā, viņam jānodod spermas mēģinīti kaut kur saglabāšanai. Ko tad tās? Ne ar to valsts iesāk ar Ukrainu. Būt sācis ar varbūt tas jautājums varētu būt tāds, ja pie šī, vai bija citu tautu sievietes jūs sieviešu līgā? Es neesmu latvieta. Jā. Nu, tu tā īsti neskaities. bet, tā teiksim, Es tik ieprecējos. Jā, jo bija jau, mēs sākām to sarunu ar to, ka bija tas tīklējums, bija arī Krievijā kaut kādas kustības, un tomēr kaut kā Latvijā vienmēr, latvieši vai arī latviski domājošie, neatkarīgi no tautības, bija tie, kas virzīja priekš to, gan protestu pret armiju, gan arī, kuriem bija tā drosme. Nu, bija mums arī viena daktere no iekšlietu ministrijas poliklīnikas, krievu sieviete. Bija, jā. Tā bija pilnīgi tā. Vēl kaut kas bija. Bet mums kaut kāda sakara bija arī ar Maskavas māšu komiteju un ar Lietuvu un smieklīgie stāsti par to, kā mēs sūtījām dezertierus, kas dienēja Latvijā uz Lietuvu. Tas bija labs stāsts, kā stāstīja Aneta par to. Jā, domāju, es tad domāju, ka šobrīd kaut kas vismaz mums ir aizķēries, kaut ko mēs zinām par to, kas ir bijusi sieviešu līga. Un varbūt, ka tomēr radīsies kādreiz, kad akadēmiskie vēsturnieki, kas arī atcerēsies, ka tas ir bijis uz mūsu materiālu pataustīs, bet paldies jums par to, ko jūs izdarījāt, un vēl tas viens jautājums, vai ir kaut kāds gandarījums par to, ko jūs izdarījāt, vai nožēla, ka jūs, jo mēs no personiskās dzīves, es saprotu, jūs ļoti daudz zaudējāt, tāpat kā mēs daudz tajā laikā, bet... Daini, tas nebija neprāta vadīs. Mēs kaut kā intuitīvi trāpījām tajā normālajā sliedē, bez kliekšanas, bez bļaušanas, bez šitām te ar piketēšanu. Tu var bļaut, cik tu gribi uz tiem stūriem, ka mēs vienkārši trāpījām tajā pareizajā virzienā, piesaistīt oficiālus iestādes, juristus, dakterus, visu, un kad veidot to, tādu, nopietni to darbu. Nevis vienkārši iziet un papiketēt. Tā pašā laikā mēs savā starpā visu laiku ķiķinājāmies un bijām stipri nenopietnas. Un es atceros, ka mēs teicām, ka mēs būsim nākamās māsas Krustinsonas. Bet mums nav, bet man vismaz nav tik laba atmiņa. Mans atmiņas par tiem laikiem, es tomēr nodarbojos ar video filmēšanu.
savus video materiālus deva Veltē Puriņai, Mārai Gruntei, televīzijas panorāmā bieži rādīja. Un es vakar pārlūkoju arī bildes internetā, sieviešu līgas bildes. Es tur redzēju, tur bija Gunta Briede. Man liekas tā, viņai bija vārds uzvārds no Vides aizsardzības kluba. Māksliniece, viņa mūsu logo taisīja. Tā Gunta? Jā. Kas mums taisīja anketas? Kas mums zīmēja vizuālo? No vakar. Jā, no Vides aizsardzības kluba. Un vēl es atceros, ka darbojās vēl otra sieviešu organizācija, Nacionālā sieviešu līga. Jā. Tur laikam vadībā bija Jūra Ziemeļa sieva Benita Ziemeli. Bet par to sieviešu līgu varētu kaut kas būt rakstīts laikrakstā Pilsonis un pavalstnieks. Nē, viņas jau sadalījās, mēs jau šo Viņi sadalījās, bet sākumā viss bija sieviešu līga un 89. gada, kad bija kongress, tad viņi sadalījās divās daļās. Praktiski, jā, pirms kongresa un kongresa laikā, un viena aizgāja pa vienu, bet armijas šo jautājumu tomēr risināja Latvijas Nacionālās sieviešu līga šo lietu vispār nerisināja. Es vienu vārdu atcerējos, kas viena no dibinātājiem Maiga Saldogara. Es nezinu, mēs esam saukušas vārdus vispār. Jā, Anita sauc. Man jau tie vārdiem. Māra Bilde. Jā. Brienīte Bane. Jo vairāk nosauksiet, jo labāk. Tas Gunajašina. Solvita. Solvits, Smilga, jā. Un vēl kas mums ir neaizmirst no arī Anman tukumā. Jā, un tas strādāja pie Ingunas veikals. Nu, kas pie Ingunas strādāja? Rozīte. Nē. Tu neatceries? Virsnieki? Nē. Nu, viņai dēls kāds bojās. Es rādās, ne man vieni ķērus. Nē, man uz vārdiem nekad nav sevišķi labi. Nē, nekas viss ir labi, jo mēs pietiekāši daudz atcerējušies. Bet es vēl piemetināšu gan no Austrālijas puses. Es ļoti labi atceros, kad es Anitu satiku pirmo reizi lejā 90. gadā Valdliepiņā. Jā. Un tad mēs arī uzturējām kontaktus un rakstīja preses relīzes īpaši par tiem cinka zārkiem. Tas Austrālijā tā, tas jau baidinoši, jo es tolaik jau arī vairs nebija iesaukšana armijā Austrālijā un tā tālāk. Bija šie momenti, kas tiešām, teiksim, citās valstīs tiešām atsaucās un ko varēja izmantot arī kā, zināms, tāds, preses tāds gājienus. Tā mums bilde arī ar to bojā gājušo puišu fotogrāfiem. Tā jau ikoniski ir. Lidostā braucu sagaidīt vispār, vajadzēja vienam atlidot cinka zārkā un tā tālāk. Un tad uzzinot, ka mēs ar televīziju gaidām, pašiem tik tukumā. Jā, uz tukumā. To mēs izstāstījām. Jā. Labi, tad paldies jums. Galvenais paldies, ko jūs esat izdarījuši. Ka jūs šodien atnācāt un Artis kā arhivārs. Es gribētu to darbu nosaukt, patiesībā sakot, tas ir virsraksts no laikraksts Laiks, kas iznāca Amerikā 29. decembra numura. Raksts par sieviešu līgu, viņš saucās Pret necilvēcību bez ieročiem. Latviešu sieviešu līgas klusais darbs, latviešu jaunekļu patsargāšanai no Padomju Savienības armijas rūpībām, pazemojumiem un fiziskiem uzbrukumiem. Paldies!